Sveiki, draugi! Pastāstīšu mazliet par viesnīcu, kurās tagad esmu iečekojies. Kā viņi pat īsti saucās, nezinu, kā uz Lūgi hotelu vai bāru, vai kaut kas tāds. Bet, labi, tātad Ostromazovecka. Ēka ir tiešām ļoti skaista. Un stāvoklis arī izcils. Te piesieties nav, kur skatos. Te ir vietas arī autobusiem, tā kā es saprotu, ka te mēdz uzturēties arī daudz cilvēku. Šoreiz gan nav daudz, bet ir lietas, kas diemžēl es parasti nesūdzos vai arī dažreiz kaut ko piebilstu. Bet, pirmais, kas ir, nav īsti skaidrs, kur ir recepcija viesnīcei. Tad, kad es piebraucu, meitenes sēdēja kaut ko pīpāja, varēja saprast, ka darbinieces. Es pajautāju, kur ir recepcija. Viņas aizgāja tūlīt noskaidrot, pēc tam pasauc mani. Iegāja iekšā. Jā, es teicu, ka ir rezervācija. Pirmais, kas ir, kaut kā bišķi haotiski. Sieviete, kas recepcijā strādā, nerunāja nevienu vārdu angliski, precīzi kaut ko mazliet saprata, piedāvāja pāriet uz krievu valodu, ko es, protams, pateicu, ka es krieviski nerunāju. Godīgi sakot, turismu ceļojumos man ar angļu valodu ir daudz vieglāk nekā ar krievu valodu. Bet jā, es norādīju uz to, ka man ir ar brokastīm. Un viņš sāk teikt, ziniet, pirmdienās brokastis nav. Es saku, pagaidiet. Man ir rezervācija ar visām brokastīm. Un tā kā man vajag brokastis. Un, jā, beigās man prasa, pa kādu naudu man tā rezervācija ir. Un es tā sāku domāt, viņi tiešām nezina, kas ko ir rezervējis. Ja? Ok, labi. Tas vēl nekas beigās saka, jā, labi, brokastis būs. Man tālāk prasa, cikos es gribu brokastis. VTF, es saku, es nezinu, cik ilgi es gulēšu. Ja, es saku, labi, tad dodiet uz 8. Labi, nākamais bomba. Ko es gribu brokastīs? Pirmo reizi es kaut ko tādu redzu, ka man vakarā prasa, ko es gribu brokastīs. Saku, es sagaidu, ka būs, bufeti. Ja, tā kā visos citās viesnīcās. Nē, te gribu, lai es vakarā pasaku, ko es gribu. Es teicu, es tagad nevaru pateikt, ko es gribu. Labi, tad no rīta tiksim skaidrībā. Kaut kā tā. Ok, labi, beigās es tiku pie atslēdziņas, norēķinājos. Godīgi sakot, man daudz netrūka, kas būtu pateicis, atvainojiet, atceļam. Es eju uz to viesnīcu, kur es biju šur braucot, ja, kur es iedevu 9. 10 nedevu tikai tāpēc, ka vienmēr ir kaut kur vietu izaugsmē. Bet jā, šeit vērtējums ir 6,9 bookingā, kas it kā, ir uz robežas, bet, īstenībā es laikam, varbūt 6 iedošu, redzēs, kādas tad rīt būs brokastis, kā būs reāli izbraukšana, vai nebūs nekāda kasjaki, nebūs nekāda cita brīnuma. Bet, principā tā, šoreiz es pa personālu varētu ielikt vispār 2. Jā, jo, kā es teicu, nezinu vispār neko, kas ko ir rezervējis. Es esmu rezervējis laicīgi ar visām brokastīm, un viņi pat neēdz to, ka ceļotāji ceļo katru dienu, nevis pēc nedēļas grafika. Ja? Jā, kaut kā tā. Bet, labi, nākamais pārsteigums, es uzēju augšā numuriņā, un dušas želejas nav. Vienkārši nav. Un par laimi man līdzi ir savējā, tāpēc es varēju nomazgāties, bet citādi nekā. Un plus vēl dušai spiediens, tāds, bez mazai ar kāju jāpiepumpē, jāpieliek klāt. Tā kā es uzreiz saku, šī ir vieta, ja jūs ceļojat un gribat apmesties Ostromazovecka, šo vietu lūdzu neņemiet.
šo vietu neņemiet, meklējiet, ņemiet to pašu Viesnīcu 17, kas ir šīs pašas ielas, tikai, citā galā, kur ir daudz foršāk. Tā kā tā. Bet jā, redzēs, kas būs rīt.